Tev nav jābūt mediķim, lai saprastu, kas ir veselības koncepcija. Cilvēks sastāv no 12 sistēmām, sistēmas sastāv no orgāniem, orgāni sastāv no audiem, bet audi sastāv no šūnām. Mēs vēršamies pie ārsta, kad slimība ir jau orgānu līmenī. Ja mums sāp sirds, mēs vēršamies pie kardiologa, ja kuņģis, tad pie gastroenterologa. Katru dienu mūsos dzimst un mirst triljoniem šūnu. Bet tik pēc 5-7 gadiem mēs atkal kļūstam par jaunu, pilnīgi jaunu cilvēku šūnu līmenī. Kāpēc tad mēs nekļūstam veselāki? Lai dzimtu jaunas veselas šūnas, tām ir nepieciešami konkrēti apstākļi. Iedomājieties akvāriju un zivis tajā. Tās arī ir mūsu šūnas. Zivtiņas peld baseinā ar nosaukumu limfa. Veselam cilvēkam limfa ir tīra un caurspīdīga, bet slimam duļķaina un bieza, precīzāk sakot, saskābus. Kādi ir šie vajadzīgie apstākļi? Pirmais ir kvalitatīvs ūdens. Mūsu organisms sastāv no 70 līdz 80% ūdens, un tā skābju sārmu līdzsvaram jābūt robežās no 7,4 līdz 7,5 pH. Tā ir dzīvības zona. Asins pH līmeņa, kas ir zemāks par 7, iestājas nāve. Gan lielākā daļa dzērienu, kurus mēs dzeram, kola, sulas, paaugstina organisma saskāpšanu. Kāpēc tad mēs nemirstam? Mūsu organismā ir savi sārmainie minerāli - kālijs, magnīs, nātrijs un kalcijs. Lai izdzīvotu, organisms izmanto mūsu sārmainos minerālus no kauliem, asinīm un audiem. Tas mūs novājina, bet ļauj atgriezt 7,5 pH zonu. Bet sārmains ūdens, tāds kā korala maina, palīdz atjaunot balansu bez sava organisma resursu zaudēšanas. Otrais nosacījums ir attīrīšana. Agrāk tam pietika vien ar badošanos, bet tagad piesārņota vide, augsts toksīnu līmenis, kaitīgi produkti prasa patstāvīgu regulāru detoksikāciju. Zārnu trakta attīrīšana, limfas attīrīšana stiprina imunitāti un rada šūnām labvēlīgu vidi. Tam palīdz Coral Club programma Detox. Trešais nosacījums ir pilnvērtīgs uzturs. Lai rastos jaunas veselas šūnas, ir nepieciešams 28 aminoskābes, 15 minerāli, 12 vitamīni, 8 fermentu grupas un 3 nepiesātinātās taukskābes. Mūsdienās grūti to visu uzņemt ar ēdienu, tāpēc nepieciešams lietot bioloģiski aktīvās piedevas. Ja izpilda visus šos nosacījumus, kas vajadzīgi šūnai, tad no tās veidojas veseli audi, audi veido veselas orgānus, bet orgāni veido 12 veselas orgānu sistēmas, un mums sanāk vesels cilvēks.